Viss sākās nometnē, kad mums bija uzdevums izdomāt pasākumu, kuru varētu uzrīkot. Un, jā, mēs izdomājām talantu šovu, jo tas diezgan daudziem bērniem ir talanti, kurus viņi grib varbūt parādīt. Un tad mēs sākām meklēt vietu. No sākuma mēs domājām, ka mēs skolā to rīkosim, bet mēs pārdomājām. Un mums šeit ir bērnu jauniešu centrs, kur nāk ļoti daudz bērnu. Tur ir dažādi pulciņi, un mēs izdomājām, ka mēs šeit tomēr rīkosim. Meitenes atnāca pie manis. Viņas pastāstīja, ka vasarā ir bijuši ļoti jaukā vasaras nometnē pie jūras, ko organizēja Latvijas Sarkanais Krusts. Un tur bija ļoti jauki, bet viņām ir uzticēts pasākums, ko jānorganizē mūsu Sēlijas pusē. Un viņas izdomāja, ka tas būs talantu šovs un gribēja bērnu jauniešu centra telpās. Pašas visu saorganizēja, sadomāja, atrada talantus skolā. Un mūsu telpās tas arī šodien notika ļoti jauks pasākums. Mēs no sākuma atnācām uz šejieni daudz ātrāk nekā tie, kuri piedalījās. Tad mēs sagaidījām savus talantus, kuri šeit stāstīja. Jā, mēs tur iekārtojām visu zāli, lai būtu skaisti. Tad viņi pastāstīja par saviem talantiem, parādīja. Un pēc tam viņi balsoja par to talantu, kurš viņiem visvairāk patika. Tad jūs pastāstījāt par Latvijas Sarkano Krustu, un tad bija apbalvošana. Man liekas, ka viņus iedvesmojām mēs, un varbūt tās arī kādam parādījās jauns talants, varbūt kādas idejas, un varbūt arī tiem, kuri rādīja savus talantus, vēl kāds talants klāt jau piegāja. Bija arī daži, kuri nepiedalījās, bet viņiem tie talanti patika, un viņi man teica, ka iespējams gribētu to iemācīties un turpināt ar to nodarboties. Tie, kuri piedalījās, kuri rādīja savus talantus, viņi ieguva arī pieredzi publikas priekšā, pastāstīja kaut ko, jo varbūt kāds nedaudz kautrējās, bija nobijies, bet beigās viss viņiem sanāca labi. Un tā bija viņiem pieredze, man liekas. Un mēs ieguvām lielu pieredzi rīkojot pasākumus, un to visu sarunāt nav tik viegli sarīkot visu, tāpēc vajadzēja pacensties, un mums tas izdevās.